Lai arī jaunais ķīniešu pūķa gads iestājās jau šīs nedēļas sākumā, pašā Ķīnā viens otru apsveic šajos svētkos 2 nedēļu garumā. Mums bija ekskluzīva iespēja ķīniešu jauno gadu sagaidīt Rīgā, bet starp īstiem ķīniešiem. Sagaidīt ķīniešu jaunogadu, kas šogad iestājās 23. janvārī, devāmies uz kādu no Rīgas ķīniešu restorāniem, kur šo svētkus svin jau ne 1. gadu, un ciemos tiek aicināti arī parasti liela daļa no Latvijas galvaspilsētā dzīvojošiem apmēram 100 ķīniešiem. Pašā Ķīnā šie svētki ir paši populārākie un tiek atzīmēti teju mēnesi ar 2 nedēļu brīvdienām visā valstī. 2012. gadam pēc austrumhoroskopa ir pūķa zīme. Pašiem ķīniešiem ar pūķi ir gadsimtiem senas attiecības, un viņi pret mītisko dzīvnieku izturas ar bijību un cieņu. Gads soloties būt dinamisks un īpaši veiksmīgs darboties gribošiem cilvēkiem. Šis gads solās būt ļoti laimīgs darbam un veselībai. Tas arī būs nozīmīgs visā citā ziņā. Drakons tā ir ļoti laba zīme. Īpaši neatšķirs ūdens vai parastais. Drakons tautai Ķīnā vienmēr ir palīdzējis. Jaunā gada sagaidīšana ķīniešiem ir izteikti ģimenes svētki. Paši saimnieki ar saviem draugiem un radiem dzimtenē visā vakara gaitā sazinājās telefoniski, bet pie lielā galda aicināja savus darbiniekus un šoreiz arī mūs. Katru gadu mēs sagaidām kopā, pie mums nāk draugi. Šogad bija izņēmums, mēs svinējām ātrāk. Šodien tikai sev ģimenei un darbiniekiem. Mēs svinējām ātrāk, jo aicinājām draugus no jaunās Ķīnas federācijas. Ķīniešiem, līdzīgi kā mums, svētku galdam jābūt bagātīgam. Līdzās cūgaļai anīsmērcei, īpaši pagatavotai vēršastei un tradicionālām nūdelēm, kā veiksmes un pārticības simbols, goda vietā šajos svētkos tiek piedāvāta zivs. Lieki piebilst, ka viss ne tikai izskatījās, bet arī garšoja lieliski. Neatņemama svētku atrakcija, protams, suguņošana. Ņemot vērā restorāna atrašanās vietu, pretī aizsardzības ministrijai raķešu šaušana pašā Rīgas centrā pa godu ķīniešu jaunajam gadam šoreiz nebija īpaši skaļa un spilgta. Jaunā gada iestāšanos ķīnieši vērtē kā jaunas dzīves sākumu. Tāpat kā pie mums tiek vēlēta laime, veselība un veiksme. Lai arī daudz apgalvo, ka austrumhoroskopa zvaigžņu stāvoklis neietekmē dzīvi mūsu platumgrādos, pasvinēt kopā svētkus vienmēr ir patīkami. 祝拉脱维亚的国家朋友、拉脱维亚人们，还有中国的朋友，在龙年吉祥，龙年快乐。